2 mēneši pagājuši. Es teiktu, ka osta ir strādājusi labi. Neskatoties uz šo ģeopolitisko situāciju, šīs pesimistiskās prognozes, kas bija saistītas ar kravu tranzītu caur Latviju, vēl mēs skatāmies ar piesardzīgu optimismu, 4,7% plus, jeb apmēram 300 000 tonnas klāt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Ir absolūti salīdzināmi, jo arī pagājušajā gadā līcis nebija aizsals, un arī šogad apstākļi ir ļoti labvēlīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam arī objektīvi vērtēt šo kravu apjomu. Es teiktu, tas ir ļoti pozitīvi pie kopējās situācijas, ka gan Tallinā, gan Klaipēdā ir šis kravu kritums. Es gribu teikt, ka mums arī galvenie, kas mums šobrīd donori, tās ir galvenās, tas ir ogles, kas ir par 12% klāt. Nedaudz ir samazinājies pa vienu Panamax, jeb 70 000 tonu ir samazinājies lejamkravas, jeb teiksim, šīs naftas produktu apjoms. Nedaudz pieaudzis konteineri. Tātad būtībā tie segmenti, kas ir jau tradicionāli Rīgas ostai, mēs saglabājam šo piesardzīgu optimismu. Un es gribu teikt, ka tas būtībā ir galvenais, jo ir sākuši ar pilnu šobrīd jau jaudu strādāt arī jaunais minerālmēslu termināls. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2,5 reizes vairāk pārkrāvuši šajos 2 mēnešos. Tas ir viens nozīmīgs arī arguments tam, kad šīs Krievijas kravas nāk, jo tas ir Uralchims. Tas ir tas, kas arī būtībā nodrošina visu šo lielo apgrozījumu. Tāpēc, ja Rīgas ostu mēs sakām, mēs esam gatavi apkalpot, šobrīd mums šī ģeopolitika nav ietekmējusi.